Labdien visiem skatītājiem! Kā jau lielākā daļa no jums zina, 1986. gada 26. aprīļa naktī Černobiļas atomelektrostacijā notika viena no lielākajām kodolkatastrofām pasaules vēsturē. Ironiski, bet šīs negadījums notika veicot drošības testa procedūru, kuras laikā darbinieki pieļāva vairākas kļūdas. Vēlāk gan izrādījās, ka arī pašas atomstacijas dizains bija ļoti nestabils gadījumā, ja to tiešām piemeklētu nelaimi. Šie faktori noveda pie viena reaktora sprādziena un atmosfērā noplūda liels daudzums ionizējošās radiācijas. Tikai pāris minūtes pēc katastrofas tuvējā ugunsdzēsēju depo atskanēja trauksmes signāls. Tajā naktī maiņas vadītājs bija 23 gadus vecais Vladimirs Praviks. Viņš momentāli mobilizēja vairākas ugunsdzēsēju komandas un devās uz atomreaktora sprādziena vietu. Nonākot galamērķī, Praviks ar saviem kolēģiem sāka dzēst ugunsgrēku, kas plosījās caur uzspragušā reaktora jumtu un tā apkārtnē. Par spīti viņa komandas centieniem, ugunsgrēks izrādījās pārāk liels un tika pieņemts lēmums mobilizēt arī citas tuvējās ugunsdzēsēju stacijas. Komandai turpinot strādāt pie dzēšanas darbiem, vairāk no pirmās brigādes ugunsdzēsējiem sāka ciest no akūta radiācijas sindroma izraisītiem simptomiem. Tā laika Padomju Savienībā lielākā daļa cilvēku nezināja, kas un cik bīstami ir atomreaktoru izdalītā radiācija, tāpēc dzēšanas darbos netika izmantot speciāli tērpi vai ķiveres. Tieši otrādāk, vairāk ugunsdzēsēji dēļ lielāka karstuma neizmantoja cimdus un pat novilka daļu no saviem tērpiem, tiešā veidā pakļaujot savu ķermeni nāvējošam radiācijas daudzumam. Pēc 4,5 stundām lielākā daļa no apkārtējās uguns tika nodzēsta, atstājot degam tikai 4. atomreaktora iekšieni. Praviks ar savu komandu šajās stundās bija saņēmuši radiācijas devu, kuru dabā būtu iespējams iegūt vairāk kā 1000 gadu laikā. Pēc pirmajiem dzēšanas darbiem lielākā daļa no ugunsdzēsējiem tika nogādāta slimnīcā, kur viņi uz savas ādas sāka izjust neaprakstāmas sāpes. Lai atvieglotu šo agoniju, ārsti sāka vīriem dot morfiju, bet tas bija tikai pagaidu risinājums. Brigādes vadītājs Praviks bija viens no pirmajiem cilvēkiem, kas devās uz notikumu vietu un saņēma tik masīvu radiācijas dozu, ka viņa acis mainīja savu krāsu no brūnām uz zilām. Tas gan nebija vienīgais simptoms. Pravika ķermenis bija klāts ar apdegumiem, viņa un citu ugunsdzēsēju iekšējie orgāni tika ionizēti un to audi mainīja savu struktūru. Vairāk no šiem vīriem mira pirmajās stundās pēc nonākšanas slimnīcā, un pats Praviks mira 1986. gada 11. maijā, īsi pirms savas 24. dzimšanas dienas. Viens no izdzīvošiem ugunsdzēsējiem, Anatolijs Zakarovs, 20 gadus pēc negadījuma sacīja, ka dzēšanas naktī ar saviem kolēģiem esot jokojis par to, ka visticamāk saņem nāvējošu radiāciju un neizdzīvos līdz nākamās dienas rītam. Daudziem no šiem ugunsdzēsējiem joks pārvērtās par realitāti. Kopā pirmajās negadījuma nedēļās tika hospitalizēti 134 likvidātori, no kuriem īsu laiku vēlāk mirta 28 cilvēki. Vēl 14 no šiem likvidātoriem mira 10 gadus pēc katastrofas, lielākoties vēža izraisītu komplikāciju dēļ. Šodien šis skaitlis visticamāk jau ir daudz lielāks. Ja tev patiks šis video, uzspied laiku un piesako manam Instagram profilam, tiksimies nākamreiz. Atā visiem!